Latvija ar Daugavas Hes kaskādēm un teci, kas var izmantot vietējos atjaunojamos resursus, kūdru un koksni, pilnībā sevi nodrošina ar lētu un stabilu nepieciešamo enerģiju. Kopā ar Ziemeļvalstīm un Īriju jāatceļ nepārdomātais lēmums no 2030. gada aizliegt kurināmās kūdras izmantošanu. Mani sauc Mārtiņš Ate un esmu deputāta kandidāts no Tauta Zeme valstiskums saraksta numur 13 Eiropas parlamenta vēlēšanās. Nākotnē vienīgais enerģijas attīstības veids ir kodolenerģijas attīstība, tāpēc Latvijā nav nepieciešams izkliedētas un nedrošas enerģijas būves, ārvalstu investoru finansētie lielie vēja parki, kuru būvniecība paredz mežu izciršanu, jūras piesārņošanu, Latvijas dabas ainavas degradēšanu un kritisko materiālu importu 80% apmērā no Āzijas un Āfrikas valstīm. Mūsu balsis ir svarīgas. Tikai kopā mēs varam panākt, ka Latvija zied Eiropā, saglabājot savu unikālo identitāti un brīvību. Balso par Tauta Zeme valstiskums, sarakstu numur 13. Uzziniet vairāk par mani, martinsate.com.